šodien gribēju, ka mēs kopīgi padomātu par piedošanu. Tas arī mums secīgi izriet no mūsu studijas, no Mata evaņģēlija. Un tie pamat jautājumi, uz kuriem es gribētu, ka mēs šodien atbildētu, būtu, vai mūsu glābšana ir atkarīga no mūsu spējas piedot citiem, un vai mums ir jāpiedod, lai mums taptu piedots. Jo, kad mēs bez iedziļināšanās lasām kādas raksturvietas, tostarp arī tēvreiz, kad mēs to lūdzam, var rasties sajūta, ka, ja mēs kādam neesam piedevuši, tad mēs varam tik pazudināt ellē. Lai gan jau pat šī tēvreiz pēc būtības ir lūkšana, ko Jēzus mācīja Dieva bērniem, Kristus patiesiem mācekļiem. Jo tikai tie var vērsties pie Dieva kā pie tēva, viņš iesāk ar vārdiem mūsu tēvs, un neviens, kas Dievam nepieder, nevar viņu uzrunāt kā tēvu, tikai tie, kas viņam pieder. Un tāpēc gribu atgādināt Mata evaņģēlija 6. nodaļā 12. pantā rakstītos vārdus, kur Jēzus saka un māca saviem mācekļiem lūgt un piedod mums mūsu parādus, kā mēs piedodam saviem parādniekiem. Citiem vārdiem, Dievs, mēs lūdzam ikdienas un atgādinam sev, lai Dievs mums piedod, tā kā mēs piedodam citiem. Un tas mums noved varbūt pie vienas no pamata atziņām šajā jautājumā, ka piedošana nav mums nav izvēles piedot vai nepiedot, bet tas ir kristīgas dzīves fundaments. Kristietis nevar nepiedot, varbūt, ka tas kādreiz prasa piepūli vai sevis pārvarēšanu, kādu krupi norīšanu, bet mēs nevaram nepiedot. Patiesībā mūsu sirdis ir piedot arī tiem, kas mums ir nodarījuši pāri, un varbūt, ka pat nekad nav prasījuši mums piedošanu, jo kādreiz arī tas tiek mācīts, ka mums ir jāpiedod tikai tiem, kas atvainojas un kuri mums lūdz piedošanu. Tas, protams, ir ideālais variants, bet es parādīšu jums kādus piemērus, un viens no tiem ir Jēzus, kurš karājas pie krusta un lūdza tēvu, lai viņš piedod tiem, kas viņu dūruši, tiem, kas viņu nicinājuši, kas viņu spļaudījuši viņa sejā, kas viņu daudzījuši, situši. Un Jēzus lūdz par viņiem tēvu, lai tēvs viņiem piedod, jo viņi nezina, ko viņi dara. Un šī lūkšana mums ikdienas būtu jāizsaka savs atgādinājums, ka mums ir jābūt žēlīgiem, jo mums ir vajadzīgs, lai tēvs ir žēlīgs pret mums, un mums ir jāpiedod citiem, jo mums ikdienas ir vajadzīga piedošana. Un pirmkārt, es gribētu, lai mēs nostiprinām to pamatu, kāpēc kristietim vispār ir jāpiedod citiem, kāds ir tas pamatojums. Un tas ir atrodams vairākās raksturvietās, bet viena no tām ir vēstule Kolosiešiem 3. nodaļa. Tātad, kāpēc kristiešiem ir jāpiedod citiem cilvēkiem? Kolosiešiem 3 no 12. panta lasīšu. Tāpēc uzvelciet kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, žēlsirdības iekšējās jūtas, laipnību, prāta pazemību, lēnprātību, ilgcietību, 13. pants. Panesdami cits citu un piedodami cits citam. Ja kādam pret kādu ir strīds, gluži kā Kristus piedeva jums, tā dariet arī jūs. Tad viņš saka, ka jūs esot draudzē, kas ir patiesa Kristus draudze. Jums būs tur cilvēki, kurus jums būs grūti panest, kuriem jums negribēsies piedot. Un viņš saka, bet panesiet cits citu, piedodiet cits citam. Un rīkojieties tā viens pret otru, kamdēļ? Tamdēļ, ka Kristus ir jums piedevis. Tā jums arī jādara citiem. Tātad patiesa kristieša šīs sirds attieksme pret citiem cilvēkiem, arī pret tiem, kas mums nodara netaisnībai, ļaunumu, apzināti vai neapzināti, vai lūdz piedošana vai nelūdz piedošana, ir tas, ka mums ir tik ļoti daudz piedots. Protams, ka es gribu piedot arī citam. Ja tu esi saņēmis laipnību, žēlastību, tu gribi to dot arī citiem. Tas ir dabīgi. Un tad mazliet, lai mēs saprastu, ka mums nav jāpiedod tikai ticības brāļiem. Pirmkārt, jā, tas attiecās uz draudzi, uz ģimeni, uz tuvākajiem, kam mums ir jāpiedod. Arī vēstule Efeziešiem 4. nodaļā 31. pantā rakstīts, lai viss rūgtums un bardzība un dusmas un klaigāšana un ļauna runāšana no jums tiek atmesta līdz ar visu ļaunumu, un esiet laipni cits pret citu, labsirdīgi, piedodami cits citam, gluži kā Dievs Kristus dēļ ir piedevis jums. Tātad, tā kā Kristus jums ir piedevis, tā kā Dievs jums ir piedevis Kristus dēļ, piedodiet cits citam, esiet laipni cits pret citu. Viens no tādiem spilgtiem piemēriem arī jaunajā darībā par piedošanu ir Jēzus, kur viņš pēc augšām celšanās parādās saviem mācekļiem. Tad jūs atceraties, kad
Pēters, kurš viņu bija 3 reizes noliedzis, kurš bija burtiski viņu nodevis, nodošanu kādreiz salīdzina ar dunču iedušanu mugurā. Tā Pēters to bija izdarījis Jēzum, un Jēzus to redzēja, un Jēzus viņu jau iepriekš par to bija brīdinājis. Bet pēc viņa augšām celšanās Jēzus satiek Pēteri, un viņš viņam neko nepārmet. Pat nav rakstīts, ka Pēters būtu lūdzis piedošanu. Viņiem vienkārši jau bija šī mīlestība vienam uz otru, un Jēzus viņam prasa, vai tu mīli mani? Un viņš atbild, jā, es mīlu, tad Jēzus viņam saka, tad gani mani savis, rūpēs par manām avīm. Jēzus viņam piedeva šo nodevību, un Pēters pat nebija lūdzis piedošanu, jo bija skaidrs, ka viņš nožēloja. Un tas jau parādījās uzreiz, tikko viņš to bija darījis, gaila dziedāja, viņš bija skumji pārņemts. Un jaunajā darībā var redzēt arī citas vietas, kur mēs redzam šo piedošanu, kā tā izpaužās. Piemēram, 2. vēstulē korintiešiem, 2. nodaļā, tur no 5. panta mēs lasām par kādu cilvēku Korintas draudzē, kas acīm redzot bija kaut kā kaitējis Pāvilam vai kaut kā runājis pret Pāvilu, iespējams ar lielu ļaunumu vai apmelošanu. Un tur Pāvils norāda, kad šis sots ir bijis pietiekams, bet lai viņi tagad piedod viņam un pieņem šo cilvēku. Un tā tad ir vieta draudzes disciplīnām, ir vieta, lai iestātos pret kādu vai pamācītu, norātu, ja nepieciešams izslēgtu no draudzes, bet tad ir arī vieta šai piedošanai. Kur 10. pantā Pāvils saka, kuram jūs kaut ko piedodat, arī es piedodu. Jo, ja es kaut ko piedevu, kuram es piedevu jūsu dēļ, es to piedevu Kristus personā, tātad caur Kristu un Kristu es esmu piedevu šim cilvēkam. Viņš saka, lai Sātans negūtu priekšroku pār mums, tātad šai draudzē bija jāpiedod šim ļauna runātājiem, es nezinām tieši, ko viņš bija sastrādājis, bet Pāvils tagad aicina piedodiet viņu, lai Sātans negūtu priekšrocību pār mums, lai Sātans nedabūtu vietu šajā draudzē, viņiem bija jāpiedod. Un otrs tāds spilgts piemērs par piedošanu ir atrodams stāstā par Pāvilu un Marku Jāni. Jūs zinat, tur apstuļu darbu 15. nodaļā ir tā vieta, kur Pāvils un Barnaba viņi kopīgi kalpo, un tad Barnaba grib ņemt līdzi Jāni Marku, kurš ir arī viņa radinieks. Bet Pāvils atsakās ņemt šo Marku līdzi, jo viņš bija iepriekš nodevis un novērsies no viņa, viņš bija aizgājis prom, atstājis viņas kalpošanā bez viņa klātbūtnes. Un Pāvils tātad, nezinu, vai var teikt, viņš turēja nepiedošanu, vai viņš vienkārši bija mācījies, ka šis nav uzticams vīrs. Bet pēc tam vēlāk, 2. Timotejam 4.11, piemēram, mēs lasām, kur Pāvils uzteic šo Marku, viņš saka, ņem Marku un ved viņu savu līdzi, jo viņš man ir derīgs priekš kalpošanas. Tātad, vai nu Pāvils kaut ko bija mācījies, vai viņiem bija notikuši šī sirds izmaiņa vai attiecība izlīdzināšanās. Pāvils sirds izmainījās pret šo Marku, un viņi parādīja šo piedošanu mīlestību viens uz otru. Bet Bībele mums nesaka piedot tikai ticības brāļiem vai mūsu tuvākajiem, bet arī tiem, kas ir nodarījuši ļaunumu. Piemēram, Mateja evaņģēlija 5. nodaļa, tur no 44. panta mēs vēlreiz varam lasīt, kur Jēzus saka, mīliet savus ienaidniekus, svētiet tos, kas jūs lāda, dariet labu tiem, kas jūs ienīst, un lūdziet par tiem, kas pret jums ļaunprātīgi izturs un jūs vajā. Tātad ne tikai piedodiet vai neturiet ļaunu, bet dariet labu tiem, kas jums ir nodarījuši ļaunumu. Romiešiem 12. nodaļa 19. pants. Dārgie mīļotie, neatriebiet sevi, bet drīzāk dodiet vietu bardzībai, jo ir rakstīts atriebība ir man, es atmaksāšu, saka tas kungs. To jau mēs esam runājuši par to, bet Dievs mums atgādina, ka mums nav jāatriebjās, mums nav jātur ļaunums uz cilvēkiem, mums jāuzticās, ka Dievs ieviesīs taisnību, mums ir jāmīl arī savus ienaidniekus. Un par piedošanu pret citiem ļaunu darītājiem, kas ir netaisnību darījuši pret mums, laikam viens no labākajiem piemēriem ir Jāzeps, kuram viņa paša ģimene, viņa brāļi bija viņu nodevuši, gribēja viņu nogalināt, pārdeva verdzībā, bet kad viņš ar tiem sastopās, viņā nav nepiedošanas vai ļaunuma, atriebības viņa sirdī, bet viņš mīl šos brāļus un viņš grib darīt labāko priekš viņiem. Un tā mēs nonākam līdz 14. un 15. pantam Mateja evaņģēlijas 6. nodaļā, par kuras gribēju, kad mēs padomāt, kas arī secīgi mums ir turpinājumā studijām, ko esam darījuši iepriekš. Un tur Jēzus uzreiz pēc tēvreizes mācības, viņš tagad saka, jo ja jūs cilvēkiem piedodat viņu noziegumus, jūsu debes tēvs arī piedos jums. Bet ja jūs cilvēkiem nepiedodat viņu noziegumus, ne arī jūsu tēvs piedos jūsu noziegumus. Un es gribētu, lai mēs drusciņi padomātu, kā mēs varam saprast šīs un šāda veida raksturvietas, ņemot vērā visu iepriekš jau, ko esam pārunājuši. Mēs zinām, ka glābšana
nāk no Dieva žēlstības ticībā. Tas nav ne no kādiem mūsu darbiem, un neviens nevar pietiekami daudz piedot visiem, lai viņš tiktu atzīts par cienīgu iet Dieva valstībā. Tātad cilvēka glābšana nevar būt atkarīga no viņa paša darbiem vai sirds nostājas pret citiem cilvēkiem. Bet mēs saprotam, ka tāds cilvēks, kurš ir glābts, kuram ir piedots, viņš drīzāk gribēs piedot arī citiem, ja apzināsies, cik daudz viņam ir piedots. Un tāpēc šajā sakarā tas apgalvojums, ko es gribētu teikt, un tūlītās arī to paskaidrošu, ka mūsu piedošana cilvēkiem tiešā mērā neietekmē mūsu pestīšanas stāvokli, jo to Dievs, tas kungs mums sagādā viņa žēlstībā. Bet mūsu piedošana vai nepiedošana ietekmē mūsu attiecības ar cilvēkiem un arī mūsu attiecības ar Dievu. Arī kā ticīgiem cilvēkiem. Piemēram, Jākaba vēstules 3. nodaļā rakstīts: Mani brāļi, neesiet daudzi mācītāji, zinādam, ka mēs saņemsim lielāku nosodīšanu, jo daudzās lietās mēs visi apgrēkojamies. Ja kāds neapgrēkojas vārdā, tas ir pilnīgs vīrs. Man liekas, ka revidētajā bija rakstīts, ka mēs daudzajādi krītam un klūpam, tātad mēs visi krītam un klūpam, un daudzajādos veidos. Tātad mums ir šis grēks un kārības, kas ir mūsu dzīvē. Un tieši par tām mums arī jānāk pie tā kunga, un mums tās ir jānožēlo. Un mums ir vajadzīgs, lai viņš mūs tīra un šķīst, un lai viņš mums piedod šīs lietas, ko mēs sastrādājam. Te es gribētu atgādināt Jāņa evaņģēlija 13. nodaļā rakstīto, kur mēs jau pieminējām par kāju mazgāšanu. Un tur Jēzus, kad viņš runā uz saviem mācekļiem, viņš viņiem saka, kad Pēters teica, ne tikai manas kājas, bet visu mani mazgā. Tad Jēzus viņam atbildēja, kad jūs jau visi esat tīri to vārdu dēļ, ko es jums esmu runājis, bet jums ir vajadzīgs, lai jūs kājas mazgā. Un tāds cilvēks, kurš ir atzims no augšienes, viņš ir viscaur tīrs, jo Dievs viņu ir šķīstījis, bet tās kājas mēs aptrēpam šajā pasaulē. Līdzīgi kā Jākaba vēstulē rakstīts ir par to, ka mēs daudzajādi krītam un klūpam un gāžamies. Un ko mums darīt ar šo? Vai mums ir vajadzīgs lūgt piedošanu par tām mūsu ikdienas lietām, kur mēs izgāžamies? Un ne vienkārši vispārīgi teikt, Dievs piedod, ka esam grēkojuši, bet tās, kuras apzināmies saukt vārdā, nožēlot, lūgt Dievam atzīties arī cilvēkiem. Un kā jau mēs zinām, ka tā atbilde ir jā, tieši šajā jautājumā Dieva bērniem ir vajadzīgs, lai Dievs piedod un šķīst un mazgā. Bet ja mēs nepiedodam citiem, tad arī no Dieva mums var nebūt šī svētapšana, nebūt šī piedošana, šī šķīstīšana var nenotikt mūsu dzīvē. 1. Jāņa vēstule, 1. nodaļa, 7. pants. Bet ja mēs staigājam gaismā, kā viņš ir gaismā, mums ir sadraudzība citam ar citu. Un Jēzus Kristus, viņa dēla asins, mūs tīra no visa grēka. Tātad viņa asins ir tas, kas mūs tīra no visa grēka, kad mēs dzīvojam gaismā, un mums ir sadraudzība brālim ar brāli un māsai ar māsu, un visai draudzēji kopā. Tās ir viņa asins, kas mūs šķīsta, kas tīra mūs no visa grēka. Un viņš to raksta tādiem, kur jau ir glābti, kur jau ir Dieva bērni. Vēl aizvien mums vajag, lai viņa asins mūs šķīsta. 8. pants. Ja mēs sakām, ka mums nav grēka, mēs maldinām sevi un patiesības nav mūsos. Bet ja mēs atzīstamies savos grēkos, tas ir 9. pants. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisns mums piedot mūsu grēkus un mūs tīriet no visas netaisnības. Lūk, kur parādās šī nepieciešamība pēc piedošanas arī tiem, kas Dievu sauc par tēvu un kas nāk pie viņa kā viņa bērni. Ne jau, ka viņi varētu tikt pazudināti, vai ka viņi varētu tikt nosodīti uz elli, tamdēļ, ka nepiedot kādam pāri darītājam, bet tamdēļ, ka mēs tik ļoti labi apzināmies, ka mums pašiem ir vajadzīga piedošana ikdienas. Tāpēc, ka mēs apzināmies savus grēkus, tāpēc, ka Svētais Gars mums tos uzrāda un norāja mūs par tiem, tad mēs nākam pie viņa un lūdzam viņam piedošanu. Un kā gan mēs varētu lūgt Tēvs piedod mums, kā mēs piedodam citiem, ja mēs turam naidu uz kādiem, kas kaut ko ir pateikuši, kaut kā ir paskatījušies, kaut ko ir nodarījuši agri bērnībā vai tagad, vai vecāki, vai draugi, vai paziņas, mums ir jāatlaiž tas vaļā un jāpiedod, jo mēs taču gribam un mums vajag, lai arī Tēvs mums piedod un šķīsta mūs un dara mūs svētus un pilnīgus. Un šī tā piedošana, kas mums visiem ir vajadzīga, neatkarīgi no tā, kur mēs dzīvojam un kāds ir mūsu vārds. Un es vēl esmu izrakstījis vairākas raksturvietas par to, kur Bībele runā par to, ka mēs tiekam šķīstīti un mazgāti, bet varat pierakstīt, ja vēlaties pastīties Efesiešiem 5.25, Titam 2.11 līdz 15, rakstīts par to, ka Dievs mūs šķīst vai ka Dievs mūs tīr caur savu vārdu, Ebrejiem 9.13, kur salīdzināts ar buļļu asinis ar Kristus svētajām asinīm, kas mūs šķīsta, mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem.
Tāpat Jākaba 4.8 rakstīts, tuvojieties Dievam, viņš tuvosies jums, un tīriet savas rokas jūs grēcinieki, un šķīstiet savas sirdis jūs divprātīgie. Esiet apbēdināti un sērojiet, un raudiet, lai jūs smiekli pārvērš sērošanā, un jūs prieks smagumā. Pazemojieties tā kunga skatienā, un viņš jūs pacels. Daudzas raksturvietas runā par to, ka arī šiem ticīgiem cilvēkiem ir vajadzīga piedošana, šķīstīšana, mazgāšana, un tā ir savienota ar to, ka arī mēs piedodam citiem. Un vislabāk šo ideju mums parāda līdzība, ko Jēzus stāstīja par šo nežēlīgo kalpu Mateja evaņģēlijā 18. nodaļā. Gribu izlasīt to visu fragmentu. Un iespējams, ka tas mums palīdzēs saprast šo vienu aspektu, ka tāds cilvēks, kuram patiesi ir piedots, kurš ir atzims no augšienes, ka viņš piedos, ka viņš iežēlosies par citiem, nevis darīs ļaunu vai gribēs turēt naidu attiecībā uz citiem cilvēkiem. Mateja 18 no 21. panta. Rakstīts, tad Pēters nāca pie viņa un sacīja, kungs, cik bieži mans brālis grēkos pret mani, un man viņam būs piedot. Tātad, vai ir kaut kāds limits dienā vai mēnesī vai mūžā, cik mums ir jāpiedot? Protams, ka Jēzus viņam atbild nevis 7 reizes, bet 70 reizes 7, tāda bezgalīgi. Bez apstājas mums ir jāpiedot. Mums ir jāpiedot citiem. Un tad Jēzus tagad stāsta šo līdzību. Tāpēc debesu valstība ir līdzināta kādam ķēniņam, kas gribēja norēķināties ar saviem kalpiem. Un kad viņš bija sācis norēķināties, pie viņa tika atvests viens, kas viņam bija parādā 10 000 talentu. Bet tā kā viņam nebija maksāt, ko? Viņa kungs pavēlēja pārdot viņu un viņa sievu un bērnus un visu, kas viņam bija, un veikt maksājumu. Tāpēc kalps krita zemē un viņu godināja, sacīdams, kungs, esi pacietīgs ar mani, un es tev visu samaksāšu. Tad tā kalpa kungs iežēlojās un atraisīja viņu un piedeva viņam parādu. Bet tas pats kalps izgāja un atrada vienu no saviem līdzstrādniekiem, kas viņam bija parādā 100 denārī, tā nesalīdzinām mazāka summa, un salīdzinām ar to, ko Kristus mums ir piedevis, tie visi sīkumi, ko mums kāds ir nodarījis, ir sīkums. Un viņš tam pielika rokas un ņēma viņu pie rīklas, sacīdams, maksā man, ko tu esi parādā. Un viņa līdzstrādnieks krita zemē pie viņa un kājām, un viņu lūdzās, sacīdams, esi pacietīgs ar mani, un es tev visu samaksāšu. Un viņš negribēja, bet gāja un to meta cietumā, liekams, tas maksās parādu. Kad viņa līdzstrādnieki redzēja, kas bija darīts, viņa ļoti noskuma un nāca un izstāstīja savam kungam visu, kas bija darīts. Tad visi redzēja, ka tas nebija godīgi, ka viņš nevarēja tā rīkoties, viņš pats bija apžēlots. Tad viņa kungs pēc tam, kad viņš to bija aicinājis, viņam sacīja, ak, tu nelietīgais kalps, es tev piedevu visu to parādu, tāpēc, ka tu man lūdzi, vai tev arī nevajadzēja iežēloties par savu līdzstrādnieku, tāpat kā man bija žēlums pret tevi. Grib norādīt, kad viņš nebija teicis, es tev piedodu, tāpēc eju un arī citiem piedod. Tas dabīgi izrietēja no šīs situācijas. Viņam bija pienākums iežēloties par citiem. Rakstīts, un viņa kungs apskaitās un nodeva to mocītājiem, iekams tas samaksātu visu, kas viņam pienācās. Tā arī mans debes tēvs darīs jums, ja jūs ik viens no savu sirds nepiedodat savam brālim viņa noziegums. Un arī šo raksturvietu var interpretēt dažādi. Viens ir, ka šīs dusmas ir kā tiesa vai kā bardzība vai kā mūžīga pazudināšana, un tajā kontekstā mēs saprast, ka šis cilvēks nekad pilnībā nepieņēma šo piedošanu, un līdz ar to tas neparādījās, šī atgriešanās auga neparādījās viņa dzīvē, un viņš aizgāja pazušanā, viņš bija pievilts. Un otrā gadījumā varētu droši vien kāds skaidrot, ka tas bija cilvēks, kuram tas tika piedots, kurš bija atlaists, bet tad viņam bija kaut kādas nepatikšanas par to, ka viņa lūkšanas netika atbildēts vai kā citādāk, ka viņš cieta no tā, ka viņš nepiedeva arī citiem. Bet es vairāk liecos uz pirmo skaidrojumu. Un kopsavalkot varbūt šo tēmu un parādot, kā tad tas ietekmē mūsu attiecības ar Dievu, gribu atgādināt no Mateja evaņģēlija 5. nodaļas, tur 23. pantā Jēzus saka tā, tāpēc, ja tu savu dāvanu nes pie altāra un tur atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi, tad atstāj savu dāvanu tur altāra priekšā un aizēj, vispirms samierinies ar savu brāli un tad nāc un ziedo savu dāvanu. Citiem vārdiem, ja tu gribi kaut ko darīt priekš tā kunga, tu gribi lūgt vai darīt kādu kalpošanas darbu, un tu atceries, ka tu esi nodarījis kādam kaut ko, un šim brālim ir kāds pārmetums vai sāpe attiecībā uz tevi, tad labāk tev ir iet un vispirms izlīdzināties ar viņu, un tikai tad nākt un vērsties pie Dieva. Es jums jau teicu to situāciju, kas mums bija ar Stefāniju, kad mēs gribējām lūgt, un viņa teica, man jāiziet vispirms atvainoties vai izlīdzināties ar māmiņu. Un tas ir tas, kā Bībele mums to attēlo, kad kā mēs varam teikt, ka mēs mīlam Dievu, bet nemīlēt savu tuvāko. Kā mēs varam
nepiedot kādam savam brālim vai māsai vai radiniekam vai paziņai un nāk pie Dieva un lūk, lai viņš mūs piedod, lai viņš mūs šķīsta. Tā jau būtu liekulība. Un tāpēc kontekstā arī ar šo piedošanas tēmu, kas noteikti ir svarīga un būtiska, es gribu arī lūgt, ka mēs katrs padomātu, ka varbūt ir mūsu dzīvē kaut kādi cilvēki, kaut kādi notikumi, kur mēs vēl aizvien nesam līdzi žulti, nesam līdzi kādu sāpi, aizvainojumu vai nepiedošanu, kur mums vienkārši tas būtu jāatlaiž vaļā. Varbūt ir kādas attiecības, kurās esam citiem nodarījuši pāri. Es atceros arī pirms manas iecelšanas, arī mums bija ar Marku tā saruna, un viņš teica, kad tajā laikā, kad viņš grasījās, kad viņu grasījās arī iecelt par vecajo, kad viņš arī lūdza un meklēja, kad Dievs viņam uzrādīja kaut kādas attiecības, kurās viņš kaut ko bija sastrādājis, kur viņam vajadzēja pazvanīt vai satikties un izlīdzināties un atvainoties, lai nebūtu nekāda iedīgļa un nekāda tumsa un pagānas rēgla, lai nevilktos līdzi. Un tā kā gribu iedrošināt arī katru no mums pārskatīt mūsu dzīves situācijas, varbūt sīkas vai lielas, un lai Svētais Gars arī uzrāda, kur būtu jānāk šai piedošanai un tā jāizpaužās praktiskā veidā. Un tāpat arī šis iedrošinājums, ko Bībele mums saka, ikdienas būt šajā piedošanā. Un varbūt, ka tieši arī kontekstā ar to, ka mēs par to runājam, Dievs arī mums dos iespēju, kur to praktizēt. Un mums jābūt gataviem uz šiem eksāmeniem, lai tas kungs mums visiem palīdz un arī man palīdz to tādā veidā darīt. Amen.